Sveiki! Terē? Jā, tas nebija nejauši, tas Terē, jo šogad Vivus MTB maratons notiek 7 posmos, viens no tiem būs Igaunijā. Tas ir klasiskais tradicionālais apes posms, tikai starts un finišs šogad ir, kā mēs apenieši sakām, apes Igaunijas daļā, Jaunrozē. 7 posmi tāpēc, ka šogad atgriežamies pie Ventspils, kas ir ļoti populārs un iemīļots un strateģiski pareizs posms, jo Ventspilī aprīļa beigās sniega nebūs. Līdz ar to trase ir sausa, ātra un visi ir aicināti piedalīties. Gribās uzsvērt, ka Vivus MTB maratoni ir ļoti droši, jo vidējā ātrumi ir zemi vai mazāki. Līdz ar to iespējams visiem nobraukt, pat mēs ar Mairu to varam izdarīt, tā ka brauc arī tu. Un balvas būs gandrīz visiem. Pieaugušo grupās tās gan būs stiprākajiem, bet atgādinam, ka Vivus MTB maratonos visiem bērniem, kuri piedalīsies Limpo bērnu braucienā, būs nodrošinātas balviņas. Tas ir kā sīkums, bet patīkami. Un bērniem būs arī vairākas gan izklaidējošas, gan arī izglītojošas atrakcijas. Atkal būs bērnu iemīļotais ezis jostiņš, pirms starta palīdzēs iesildīties, gan arī mācīsimies, kā pareizi šķirot atkritumus un kā būtu jāuzvedās mežā un dabā, lai sevis nepaliek nekas tam nevēlams. Ja? Tā. Papildināšu mazliet Mairi par tām bērnu balviņām un atrakcijām. Neaizmirstiet paņemt arī velosipēdus, jo tur ir tik daudz ko darīt, bet pamatā ir riteņbraukšana, tā ka paņemiet arī riteņus līdzi. Runājot par vēl dažiem šā gada jaunumiem, ir jau klasiskie līderu krekli vīriešu maratona distancē, LMT krekls. Šogad arī sieviešu līderei būs Radisson Blue, bet jaunums ir Latvijas valsts mežu pusmaratona līderu krekls vīriešiem un zaļās jostas krekls sievietēm. Tāda kalnu karaļa tituls tāpat atkal katrā posmā. Kalnu karaļs būs no Dateks un jaunākais U23 braucējs, kā jau ierasts, Shimano. Neskatoties uz to, ka mēs esam viszaļākais, vidēji draudzīgākais velo seriāls Latvijā, arī šogad atkal runāsim par to, kā mums būt vēl labākiem. Līdz ar to būs, kā minējām iepriekš, arī bērniem jaunas izglītojošas atrakcijas, bet pieaugušajiem būs iespēja piedalīties loterijā par iespēju sportu uzturu vinnēt. Kas jādara? Pirms starta to sportu uzturu, ko ņemam sev kabatā līdzi, mēs katrs varam uzrakstīt savu numuru, starta numuru, un pēc tam mežā pie dzirdināšanas vai ēdināšanas punktiem vai finišā šis tukšais iepakojums jāizmet speciāli tam paredzētā vietā. Un tad jau sacensību beigās, pirms apbalvošanas, no šiem tukšajiem iepakojumiem izlozēsim laimīgos, kuri atkal iegūs jaunus sporta uztura krājumus un arī kādu speciālu balvu no Latvijas valsts mežiem. Ja jums liekas, kas tā pa pudeli un kā viņu dabūt, piesakoties sacensību vietā uz vietas, tāda pudeli būs dāvanā. Un brauciet lūdzu ar ģimenēm, jo darīt būs visiem ko. Visu kaut ko. Visu kaut ko visiem, jā.